Tad jautājums ir, kurš ir labāks pavārs, sievietes vai vīrieši? Tās recepts ir īstas, ka viņas izdosies, ka viņas būs garšīgas. Un, jā, tas arī, manuprāt, ir vispār veiksmes stāsts visur, kur es dodos. Kad tu vari ierakstīt ChatGPT, tur iedod man tādu un tādu receptu, man liekas, ka tas ir ģeniāli. Man bija radušās pretenzijas pret industriju kā tādu. Man liekas ļoti mākslīgi un uzpūsta. Tajā laikā kūkošana bija tā kā tu varēji pēc tam braukt ar Mercedesu īstenībā, ja tu labi un prātīgi darbojies. Mani sauc Zane, un es esmu žurnāla Pie galda redaktore. Šis ir podcasts Pie galda, kurā mēs runājam ar cilvēkiem, kurus vieno ēdiens. Šodien pie mums ciemos Eklēra pavēlniece, teiciena, jo kūks ir jāēd radītāja, kafejnīcas Mr. Bunny vadītāja un radītāja, mamma un visādi citādi lieliska sieviete Anna Panna. Čau, Anna! Čau, prieks būt šeit! Sākumā es gribētu padalīties savās atmiņās spilgtākajās par tevi, un es atceros tad, kad tev iznāca grāmata Annas Pannas kūkas. Es ar tevi vēl nebiju tad pazīstama, bet es tev aktīvi sekoju līdzi, un es devos uz šīs grāmatas prezentācijas Tokmanā. Atceros to sajūtu, ka man gribas tur būt, man gribas to grāmatu saņemt vienai no pirmajām, un ar tevu pārakstu. Man likās kaut kāds liels notikums tas ir kūku pasaulē, un cilvēkiem, kas interesējās par kulināriju. Un tāds arī bija. Līdz ar to mans tas jautājums sākumā tev būtu, kurā brīdī tu saprati, ka gatavošana un kūku cepšana vairs nav tikai hobijs, vai tu atceries to brīdi? Vai tas baies down to memory lane? Vai tas bija tas pats laiks, kad tā grāmata iznāca, vai tas jau bija kādu laiku pirms tam? Zini, kā tas bija tāds pilnīgs amerikāņu kalniņš, jo es nesen biju pabeigusi vidusskolu, saprotot, ka man neinteresē nekas cits, kur ir aizgājuši mācīties mani klases biedri. Es biju klases tāda melnā avs, kur bija sabiedrības dvēsele, bet tāpat laikā mācīties man riebās. Bet nevis tādā izteiksmē, ka man riebās mācīties, es vienkārši nesapratu, kāpēc man ir jāmācās kaut kas, kas man neinteresē, un man bija grūti piesiet solam. Ielikt rāmītī kaut kādā. Ielikt rāmītī. Kaut kā tas nonāca līdz tam, ka es pastrādāju dažādās Rīgas kafejnīcās, sapratu, paldies, nebūs man. Sāku blogot un domāju, kaut kā jau es izvirzīšu savu to mīlestību pret ēdienu, kas radās vienkārši aizvien vairāk gatavojot. Un tas tiešām sanāca tā, ka tas bija aptuveni vienā vasarā, kad es sāku braukt uz kalnciem tirdziņiem, tirgot kūkus, tad es satiku Lienu Vilnīti pēc kaut kādām pilnīgi trakām kāzām, kuras tika uztaisītas šķūnīs 60 cilvēkiem, bez ūdens, bez elektrības, un tas bija kaut kas pilnīgi fenomenāls. Un tas, jā, un tad es sapratu, varbūt man negāja mācībās, bet galva man strādā, un es varu izdomāt pati, ko es gribu darīt. Un ar to grāmatu arī tieši tā arī sanāca. Es staigāju pa veikaliem, sapratu, bet mums nav Latvijā tā kā nevienas foršas kūku grāmatas. Ir tādas, varbūt ar tādu vēsturisko fonu, tur klasiskās tur kūkas vai kaut kādas klandrauši. Tādas tiešām, kas vairāk uz tādām saimniecēm interesē, bet man kā jaunai meitenei tas likās tā kā pilnīgi garām. Un es domāju, bet mēs varam arī tā kā ārzemēs. Un tāpēc radās vispār ideja par to kūku grāmatu, radās ideja arī par atklāšanu, un es atceros to atklāšanu, jo tā ir bijusi, man liekas, viena no spilgtākajām. Neviens neticēja, ka tur vispār kāds atnāks. Un tad, kad mēs ieraudzījām tos cilvēkus, kas nāca un mums tās grāmatas tur izpirka tā kā uzreiz pirmajās pāris dienās viss un uz vietas arī pašā atklāšanā, tas bija kaut kas absolūti fenomenāls. Man liekas, ka es esmu cilvēki bieži vien ir autā no alkohola, bet tad, kad tu esi autā no tādām emocijām, ka tev vienkārši nepazīstam cilvēki nāk un iepazīstās, un mani kaut kādā ziņā vēl saista tas fenomens, ka es no sākuma neteicu cilvēkiem, kā man sauc, vai nebija neviena bilde internetā, kā es izskatos. Un tikai pēc gatavo 3, kas bija raidījums televīzijā, cilvēki sāk man atpazīt. Attiecīgi, arī tas vēl tāds misticisms varbūt drusciņi tu klāt, tu nāc, īsti nezinu, kas tas vispār ir. Tā kā, jā, tas bija kaut kas super fenomenāls. Bet vai tu atceries pirmo kūku, kas tev sanāca? Jā, tas bija braunijs.
Brownies. Brownies. Un tas ir tavā grāmatā arī? Jā, ir pirmajā, man liekas, visās grāmatās. Visās grāmatās ir brownies. Jā, dažādās formātos. Jā, tā grāmata, kas ir Annas Pannas kūks, kas telefonā mums arī stāv, ar daudz slānīšiem un šokolādes glazūru un skaisti noformēm ar ogām, man liekas, ir viena no vispār visu laiku veiksmīgākajām grāmatām tādā ziņā, ka man arī viņa mājās ļoti daudz noķepēta ir. Tā ir laba zīme, ja grāmatā ir daudz netīrumu, un ja viņa ir saburzīta un saņurcīta, tas nozīmē, ka viņa daudz izmantot, un tāds arī ir. Vai tu vari kaut kā noraksturot, kas varbūt ir šīs grāmatas tāda veiksmes atslēga, kāpēc viņa sanāca tik labi, jo tajā laikā tu biji tā kā zinām, bet man liekas, tu kļūsi zinām pēc šīs grāmatas, vēl vairāk tā kā atpazīstama cilvēku lokā. Tā viena no galvenajām veiksmes atslēgām vispār šai grāmatai kopumā ir tā, ka es tajā laikā, kad iznāca šī grāmata, es gatavoju kāzus kūkus un arī meistarklases vadīju. Un cilvēki pazina manu to kvalitāti tieši pēc tā, ka viņi vai nu kādā pasākumā bija ēduši manas kūkus, vai arī gatavojuši kaut ko meistarklasēs. Un attiecīgi, tad, kad tu zini, ko tev piedāvā, tad jau paņemot šādu grāmatu, tu zini, ok, šās receptes būs labas. Un es tur tiešām ieliku lielu daļu savas populārākās receptes, kuras es arī ikdienā gatavoju tur pasūtījumiem vai mājās, un man nemirkli nebija bail tajā brīdī padalīties ar to, jo man likās, ka tas tikai tā kā spēlēs man par labu, ka cilvēks sapratīs, ok, viņi taisa garšīgas kūks, viņi taisa superīgas receptes, bet ne jau vienmēr tas cilvēks taisīs tās receptes mājās, vienmēr būs kādi svētki, kur viņiem tomēr vajadzēs atgriezties pie manis arī kā pie kūkdara. Ar to tas kaut kā tā ļoti organiski notika, bet jāatzīst, ka es trāpīju ar šo grāmatu arī brīdī, kad grāmatas vēl bija ļoti romantiski izveidot. Tas bija laiks arī, kad ārzemēs tur Džemijs Olivers izdeva Kvantums. Sākās tāds grāmatu bums, bet tas bija pats sākums. Un tas, kas tagad notiek šobrīd, es negribu varbūt arī pārspīlēt, bet tiešām ļoti daudzi izdomā, ka viņi var taisīt grāmatas. Un saliek tur varbūt netik precīzas recepti, tīpaši šobrīd, kad mākslīgais intelekts ir ienācis, kur vispār tu vari ierakstīt tekstu, tur uztais man 20 recepts, un tu viņus var tā kā aizsūtīt uz druku vienkārši stundas laikā bezmazai. Labi, es pārspīlēju, man patīk pārspīlēt 7000 reizes, bet tas saprat domu. Tas zelta gājiens bija tieši šī iemesla dēļ, ka cilvēki zināja, ka šo grāmatu ir uztaisījusi personība, ka tās receptes ir īstas, ka viņas izdosies, ka viņas būs garšīgas. Un, jā, tas arī, manuprāt, ir vispār veiksmes stāsts visur, kur es dodos. Es tieši par grāmatu izdošanu gribēju ar tevi parunāt nedaudz vēlāk, bet ja jau mēs sākam par šo diskutēt jau sākumā, tad paturpināsim. Tev ir 4 grāmatas iznākušas, tev ir 3 par kūkām. Vienā jau esi pieskārsies citām tēmām, tad ir viena ar bērnu pavāra grāmatu un vēl tāds mazais brokašu žurnāliņš. Es teiktu tāda pamatīga bagāža priekš viena autora, tas nav maz, un es domāju, tev ir ar ko lepoties, bet tieši skatoties to, ka kā tas bija kādreiz un kāds ir tagad, laiki ir mainījušies, un vai tev ir sajūta, ka cilvēkiem vispār vēl vajag grāmatas, un vai ir viegli vispār izdot grāmatu? Jo, zini, tā kā tu pat minēji, daudziem ir tā ilūzija par to, ka es gribētu savu grāmatu, un tagad tas arī diezgan viegli īstenojams. Tā nav nekāda raķešu zinātne šobrīd izdot grāmatu. Jā, agrāk tev vajadzēja būt izdevējam, un tur bija tas ļoti sarežģīts viss tas process, lai vispār nonāk līdz grāmatnīcām. Tu trāpīji tajā sākumā, un tev pieredze gan ar to sākumu, gan tagad, kā ir mainīsies tā auditorija, vai vispār vajag tās grāmatas, vai nevajag, vai kaut kādas ir pārmaiņu posms? Tas ir ļoti labs jautājums. Es domāju, ka mēs esam tādā tiešām lielā pārmaiņu posmā tieši šī mākslīgā intelekta ietekmes dēļ, kas es neuzskatu, ka tas ir slikti, ka ir šāds mākslīgais intelekts, jo, manuprāt, cilvēkiem, kuri varbūt nevar atļauties, vai kuri nezin, kur meklēt, vai, tas, ka tu vari ierakstīt ChatGPT, tur iedod man tādu un tādu receptu, man liekas, ka tas ir ģeniāli. Ka tas varētu uzlabot ļoti daudziem cilvēkiem arī kaut vai tādā veselīgas ēšanas ziņā tur. Viņš ātrāk nonāk līdz tai vajadzīgajai informācijai, neejot uz veikalu vai negaidot grāmatu, ka tev atsūtīs pa pastu. Viņš ir nolēms veselīgi ēst, tad viņš ātri tā kā uzzina, kā. Vai es nezinu, tur tās pašas kūkas. Vai tas vienmēr ir 100% ticami, tas man ir grūti teikt, bet tā, es aizmirsu jautājumu.
par grāmatām un to mainību laikam ejot. Tā kā Vai sākumā tu biji cilvēkiem vispār vajag? Jā, es vienkārši baigi, kaut man dziļā doma aizgāja, un tad man Jā, vai vispār vajag pamats. grāmatas vēl? Tas vispār ir, man liekas, ļoti daudziem šobrīd ir tas jautājums, vai vispār ir jēga kaut ko darīt, vai vispār ir jēga manai profesijai, vai vispār tā kā, kaut kam vispār ir jēga. Un es tieši par tām grāmatām arī ik pa brīdim iedomājos, jo, nu kā jau es esmu tāds ideja ģenerators, man bieži vien ir grūti piesieties kādam ļoti ilgtermiņa projektam, man patīk tā kā uztaisīt kaut ko un tad padomāt kaut ko jaunu un tā. Un loģiski, man tās idejas tur nāk galvā varbūt ne katru dienu, bet ik pa brīdim es domāju, varbūt tur bērniem vajag kaut ko tādu, varbūt kaut kur tur bērniem vajag šī tādu, un tur vispār pieaugušiem cilvēkiem, tur sievietēm vajadzētu tādu grāmatu visu laiku. Un tad tā nākamā doma ir tā, jā, bet šito jau vairs nevajag, šito varbūt arī ne, vispār tagad cilvēkiem nav tā kā nauda, ko tērēt grāmatās. Man liekas, mēs šobrīd esam tiešām tādā grūtā posmā, kur, jāteic, izdzīvos vienkārši stiprākais un gudrākais, un kurš varbūt tās redzēs tādu kaut kādu tādu nākotnes vīziju saistībā ar to, kas cilvēkiem interesēs. Un skaidrs, ka šobrīd ir ļoti aktuāls tur sporta uzturs un daudz vairāk aktuālāk cilvēkiem pirkt grāmatas, kur tev ir jau saskaitītas kalorijas un proteīni un viss pārējais. Bet tad tajā pat laikā, kad ir šis stiprais AI, man liekas, ka tomēr cilvēkiem interesē tā personība. Un, ja tev ir stipra personība, tad labi, es neteikšu, ka tu vari taisīt jebko, bet tā kā. Jā, pirms tam pārtrauc, es gribēju prasīt, vai tad tev ir sajūta, ka tās grāmatas tomēr būs vajadzīgas? Ka nebūs tā grāmata šo ēra beigsies? Es domāju, ka jā, jo īstam kulināram, man liekas, patīk, ka viņam tomēr ir tās esences virtuvē, kur ir tur, es nezinu, konditorija vai kāds slavens šefpavārs, kur tu vari paņemt to papīru rokās. Jautājums ir, cik tādi cilvēki vēl būs, vai ne? Tas arī, vai mums varbūt būs jāpielāgojas tiem jaunajiem apstākļiem, jārada kaut kas jauns tajā jaunajā vidē? Jā, varbūt tās būs web grāmatas. Jā, varbūt kaut kas tāds. Bet, jā, kopumā es domāju, ka uzticams saturs jebkurā gadījumā būs noderīgs. Labi, atgriežamies pie tiem sākumiem, pie taviem pirmsākumiem. Es gribēju vēl jautāt, kā tu atceries to laiku, kad tu cepi kūkas? Es atceros, tu biji viena no pieprasītākajiem tajā laikā uz kāzu kūkām. Tev tur bija gadus priekš, man liekas, jārezervē. Un uz dažādiem citiem svētkiem tu cepi eklērus, atceros. Rīgā labākie ekleri bija pjāns, tur arī meistarklases tajā laikā taisīja cupcakes un makaronis. Tas viss bija tavā burbulī. Kā tu atceries tagad to laiku? Ar prieku vai ar tādu... ar smagu nopulku, ka tas bija smagi. Kā tas toreiz bija? Arī... Ir viens, tā kā nevis izskaidrojums, bet to varētu raksturot ar jaunības maksimālismu. Un tādas lietas spēj izdarīt tikai, man liekas, jauni cilvēki, kuriem vēl nav bērni. Jo tas cik daudz enerģijas un laika tu patērē savai profesijai, tas tev nežēlīgi patīk, un tas ir arī tavs hobijs. Jo tā gatavošana jau neapstājās, piemēram, tikai gatavojot pasūtījumu, tu aizēji mājās, es iedomājos kaut ko jaunu, tad tev jau ir darbnīcas virtuve, tā kā pieķēzīt visu, tā, ka viss tur jāmazgā ir, un tad pēc tam tu aizēji mājās, un tu vēl visu tā kā sagrauj, jo tu tā ēst, jo tev ir jaunas idejas. Attiecīgi tas tā ģenerēšana notika visu laiku, un to varēja tikai vienīgi 20 gadnieka tādā kaut kādā eiforijā izdarīt. Tagad es tā vairs nedarītu, un es arī negribētu vairs tā darīt, un tas arī nav nepieciešams, manuprāt. Bet kaut kādā brīdī tu arī beidz 7 kūkas pasūtījumu. Kāpēc tajā laikā tu saprati, ka viss šim ir pienākuši beigas? Jo man piedzima meitiņa vecākā. Man piedzima meitiņa, un es jau biju kādu laiku... Teiksim tā, man bija radušās pretenzijas pret industriju kā tādu. Man likās ļoti mākslīgi un uzpūsta. Bet sakarā ar Hannas piedzimšanu, viņi man tiešām nobremzēja. Viņi paņēma tādu kārtīgu rocinīti un līkumā es aizgāju slīpi, piesistos bortā un dabūju tiešām kārtīgi atpūsties un saprast, ka tas nebija ok tādā es pat negribu teikt stresā. Stress nebija tas, kas man bija pārņēmis, bet drīzāk tāda pārstrādāšanās. Jā, tā kā mums jau visiem dzīvē atnāk kaut kādi stopkrāni. Bet tev bija grūti pateikt nē tiem pasūtījumiem, vai tev vienkārši
gribējās visu un izmēģināt visu kaut ko. Kas bija tas, kas tev neļāva apstāties? Vai vienkārši tas bizness vienkārši tāds ir, ka tev ir jāsaka visiem pasūtījumiem jā, lai spētu vispār izdzīvot? Kāds tās Nē, es domāju, ka tas nav īsti tas, drīzāk tā inerce, kurā tu esi iestrādājies, un tu pat neredzi sev, ka tu varētu izkāpt no tā ārā. Un tad, kad tu esi jauns un tev nav iemācījis neviens, vai, piemēram, tu neesi redzējis piemēru no vecākiem vai skolotājiem, es no savas bērnības atceros, ka strādāt visu laiku ir pilnīgi ok. Man neviens nemācīja to, ka ir sestdienas svētdiena, vai ir brīvdienas kādreiz, vai ir atvaļinājums kādreiz. Tāds plēzīrs bija tikai skolā. Es domāju, ka tas ir tāds piemēra jautājums, un tas ir arī kaut kas, ko es šobrīd mēģinu piekopt mājās, un tā kā stāstīt bērniem, jā, ir reizes, kad svētdienās man ir jāstrādā, bet pārsvarā tomēr mums ir brīvs, un tad tās ir brīvdienas, un tad mēs daram kaut kādas tur brīvdienu lietas, nevis visu laiku ir vecāki, kas ir tā kā nostrādājušies un pārstrādājušies. Bet kūku cepšana tad var būt bizness. Piemēram, tagad mūsdienās, es domāju, ir arī daudz tie kūku cepēji, un zinu, ka daudz nesaprot to kūku cenu, kāpēc viņi ir tik milzīga. Vajag aiziet uz veikalu un pašam nopirkt sastāvdaļas, lai uztaisītu kūku, tad arī uzskaidrs. Tas bija tas, ko es gribēju, varbūt ko es gaidīju no tevis, ka tu teiksi, ka ir ļoti dārga tā kūku pašam. Es to nekad neteikšu. Tāds, nē. Bet es vispār savā viedoklī esmu ļoti nepopulāra, un es domāju, ka biznesu var uztaisīt no jebkā. Protams, ka visgrūtāk ir noteikt cenu savam darbam. Mēs varam viegli sareiķināt tā kā produktu cenas, kas ir veikalos. Es domāju, ka īstenībā tajā laikā kūkošana bija tā kā, tu varēji pēc tam braukt ar Mercedesu īstenībā, ja tu labi un prātīgi darbojies. Protams, odziņas ir bijušas dārgas vienmēr. Kociņa ar odziņām ir neliels iegrāviens. Bet tādā, ja tu rēķināji pašizmaksas tur, respektīvi, ja tu uztaisīji kaut kādā ziņā tādu biznesa plāniņu tam savam visam pasākumam, nevis vienkārši uz buļdoju kaut ko darīt, tad es domāju, ka ar jebko var nopelnīt, vai ne? Šobrīd ir ļoti izaicinoša tā situācija, kad ir Ukrainas karš, kad ir Irānā, tur viss notiek ar visiem benzīniem un tā, un tu tikai redz pavadzīmes no augļu servisu, kur ir visu laiku tur pamatproduktiem cenas aug, un es domāju, ka restorāniem tas ir ļoti, ļoti liels izaicinājums, vai kafejnīcām un arī konditoriem. Bet sviests šobrīd ļoti lēts. Tā kā. Jā, tā ir sviests krēma. Jā, tieši tā. Bet atceroties šo laiku, vēl, kad tu no tāda hobija pārgāji uz uzņēmējdarbību, tev bija kaut kādas tādas lielās atklāsmes, lūk, šo es tā kā negaidīju, šis ir pilnīgi citādāk. Kā tas bija, kad tu pārgāji no tāda hobija līmeņa uz reālus biznesu, ka to šo tā kā pelna naudu, un tas to pat bija cilvēki, tavā pakļāvībā, kuras tu vadīji. Ļoti labi draudzene, kur man nāca palīgā. Nē, es to savu kūkošanu nevarētu nosaukt par tādu biznesu, vai tas vispār, tas bija kaut kāds, es atļaušos teikt, YOLO. Tas pilnīgs. Skaidrs, ka tie ienākumi, ko nāca, un es mēģināju tur saprast, tur mikro uzņēmumu vēl kaut kas, es to visu pat nezināju, man likās pilnīgi sarežģīta bilde, es tajā neiedziļinājos un izlikos, ka grāmatu viss nokārtos. Bet, ja es to darītu vēlreiz, es noteikti to darītu tikai vienīgi ar cilvēkiem, kas kaut ko sajādz, ko viņi dara. Respektīvi, tas, ko es varbūt negaidīju, ir, ka ja tu māki uztaisīt kūkas vai ēdienu vai darboties virtuvē, tas nenozīmē, ka tu esi labs grāmatvedis vai finansists vai komunikācijas speciālists. Tas arī ir, man liekas, ļoti svarīgs šajā biznesā. Līdz ar to tā svarīgākā laikam atklāsme, ko es ieteiktu arī citiem, varbūt, ka vajag sadarboties. Tagad ir ļoti daudz dažādas kompānijas, kas tur piedāvā, tos pašus grāmatvedības pakalpojumus vai aplikācijas, kas tev palīdz izrēķināt tur kaut kādus, pareizās cenas un tādā garā. Nedarīt pašam visu, jā? Jep.
Labi, tad nākamais jautājums par to, ka katram, man liekas, kūkotājiem ir sapnis par savu kafejnīcu. Nu, tāds romantizēts sapnis, lai būtu baigi forši atvērt savu kafejnīcu. Droši vien daudz to arī saka, kad saptās kūks, kad baigi forši gribētu tā kā ikdienā nopirkt, lai man nav jāpasot veselu kūku, būtu forši ieiet to pikāt gabaliņu. Ilgu laiku tu turējies tam pretī, un tomēr tagad mēs zinām, ka tu esi Mr. Bunny, viena no radītājām un vadītājām un cepējām un viss vienā personā. Kā tas ir piepildīt to savu sapni, un vai ir tā sajūta, tad tas gandarījums, Tas nebija mans sapnis. Nezinu, tur tev bija. ievilka. Nē, es atceros, ka tev kaut kādās intervijās ļoti sen apkārt tu biji teikusi, ka tu gribētu kaut kādu kafejnīcu, bet citādākā kaut kādā formātā, nu, ne tādā klasiskā varbūt izpildījumā, kā mēs esam pieraduši redzēt. Tad, kad es biju pavisam jauna un kad es gatavoju šīs tā kā kāzu kūkas, tad paralēli mans brālis atvēra Jūrmalā Bold Concept Store, tādu avangardisku latviešu zīmolu veikalu, kur viņam bija kafija laba, jo Jūrmalā vēl aizvien, man liekas, nevar nekur dabūt labu kafiju. Tad viņš bija atvērs uz vairākām vasarām to, un pēc tam arī Rīgā, un viņš saka, mums vajag kaut ko garšīgu. Es saku, es nevaru būt piesieta. Es nevaru būt piesieta, un tev katru dienu vest kaut ko vai... Bet, viņš, protams, man pielauza. Tas arī bija mirklis, kad parādījās arī man palīgi, bet skatoties arī uz viņu šo te kafejnīcu un to, cik drausmīgi neprognozējumi ir, ka tu vienu dienu tev aiziet 100 eklēru un citā dienā tev aiziet 2, es saprotu, nepaldies. Un tad es arī šo ideju vēl ļoti ilgi nolikusi vispār malā līdz Covid laikā. Pie manis atnāca pazīstams dāmas, kur saka, taisam kafejnīcu. Un ir tāds, ļoti interesanti. Viņas izstāstīja šo te konceptu, tas ir Mr. Bunny Shop īpašnieces. Jā, tad Bunny Shops ir bērnu preču veikals, un viņas izdomāja, ka vajadzētu arī kafejnīcu, kurā vienkārši ir vieta bērniem, jo Rīgā līdz šim šādu vietu īsti nebija, un mēs izdomājam, ka varētu uztaisīt konceptu vienkārši jaunajām ģimenēm, jaunajām māmiņām, jaunajiem bērniņiem, visiem jaunajiem vecvecākiem un tētiņiem. Un neskatoties to, ka bija Covid, mēs atradām telpas, diezgan ātri tikām galā ar remontiem, un šis projekts apvienoja to, ko es tev pirms brīža stāstīju, ka es nekad viena nevarētu tik galā ar finansēm, ar reklāmām, ar kaut kādām sadzīviskām lietām. To vienkārši viens cilvēks nevar izdarīt. Un tad, kad mēs esam 5 īpašnieces, tad ir sadalīti šie pienākumi, un es domāju, ka tā ir mūsu tāda galvenā veiksmes atslēga, kur, kādēļ mūsu restorāns jau 4 gadus restorāns kafejnīca. Jau 4 gadus iet uz urā, un brīvdienās tur nav pat kur drupučai nokrist. Es atceros to sākumu, kad parādījās tā ziņas, ka būs šāda kafejnīca. Es ļoti labi atceros, kā no daudziem apkārt izskanēja skepsi par to bērnu kafejnīcu. Tā kā kāda iespēja, tā kā, kurš tur tā kā ies vispār, vai kaut ko tādu vajag. Bet redz, tas neprognozējumās lietas ir dažreiz pārsteidzoši. Jā, un atbildot uz jautājumu par to, vai kūks, vai man tā kā vai ir forši, ka man tagad ir kūka kafejnīca. Daudz vēl aizvien, man liekas, asociē man tikai vienīgi ar kūkām. Bet redz, ka man sanāk arī daudz kas vairāk, jo šobrīd es esmu servis pavārs. Tad ikdienā tu arī pati gatavo gan tur kūkus, gan arī cits ēdiens, vai ne? Jā, jo mums ir ļoti augsta kvalitātes standarti, tāpēc pašai dažkārt nāks iet virtuvē. Un kā tev ir ar to sadzīvot? Tas nav grūti, negribās būt tikai tai ideju ģenerātoru, un es tagad izdomāšu ēdienkarti, un te iztīsies tā, un būs šādi, un lūdzu jūs to visu tagad dariet. Bet realitāte tāda, ka pašai jāiet un jātaisa. Tu noteikti esi redzējis tos Instagram video, kas sākās ar to, kur ir kafejnīcas īpašnieks, kur viņam rokās ir piķis, un otrā rokā viņam atnes kafiju, tur izritina sarkano paklāju, tad, kad viņš nāk iekšā restorānā. Bet tādā realitātē tu ienāc ar IKEA maisu, kur tev ir dvieļi, tu esi nostrādājis tur, piemēram, 3 maiņas, jo kāds ir bijis saslims, un tā realitāte jau ir citādāk. Man liekas, mums patīk uzburt kaut kādas nereālas ainas un ticēt, ka kaut kas tāds varētu būt, bet tas tāpatās kā piedzemdēt bērnu un tad viņu pašam neaudzināt. Kāda jēga? Ļoti labs salīdzinājums.
Tālāk tāds mans, jā. Bet man jau tas arī patīk. Bet tev ir vieta arī izpausties tam radošumam, tas viss tā kā joprojām turpinās, nejūties tā kā kaut kādā veidā aplauzi uz sev spārdas. Nē. Tādā, protams, ik pa brīdim uznāk kaut kāds tur pārgurums, ka tu jo servisa darbs un vispār pavāra darbs, un mēs esam nonākuši arī pie tā, ka mums ir lieliska ēdienkarte, kuru mums īsti negribās pat mainīt, un mēs ik pa brīdim ieliekam kādu jaunu ēdienu, bet tas rezultējas to, ka mēs viņu izņemam ārā un saprotam, ka iet jau tas, kas ir iegājies, un daudz, kam tur īsti nav vietas. Tas pats attiecās arī uz kaut kādām saldumu vitrīnām. Cilvēki mums ir tā iemīļojuši burkānu kūku, ka, ja mums viņu vienu dienu nav, tad mums 10 cilvēki pajautā, kur ir burkānu kūka? Kas te notiek? Un tad stresā vienkārši ātri jātais jauni. Attiecīgi, tas neaplauž spārnus, bet tas tev drīzāk iedod tādu, mūsu burkānu kūka ir tik kruta, tad mums jāizdomā, kā mēs viņu varam notirgot vairāk. Un attiecīgi tev šeit spārni drīzāk izplešās uz kaut kādām idejām, kur tu vari padomāt, kur vēl to savu burkānu kūku ielikt. Labi, Marīnce, ko ēd bērni? Kas viņiem garšo? Bērniem pie mums visvairāk garšo frikadeļu zupiņa. Jā, to visu vecāk nāk pie mums. Un mums pat ir kasē atsevišķi poga, kur var frikadeļus pa vienam nopirkt. Dažkārt pērk līdzi vai pērk atsevišķi klāt vairāk, jo, kad nāk dēļ tam frikadelītēm, jo mēs paši taisam speciāli tādas ļoti, ļoti maziņas 10 gramīgas frikadelītes, lai viņas var apēst bērni. Starp citu, tie, kas varbūt nav bijuši kafejnīcā, nezinu, bet pie jums nevar nopirkt kafejnīcā nagetus, mums nav kartupeļus, makaronus ar sieru un visu šo. Makaronus ar sieru var dabūt, bet viņiem klāt ir tāda brīnišķīga ķirbju burkānu mērce. Jā, tas loģiski viss, jā. Jautājums, kāpēc jūs izdomājat šādi? Jūs pieņem, ka labāk nopelnīt var ar frī kartupeļiem un kartupeļu seiņām. Kāpēc jūs negribētu iet šo ceļu? Mums nepatīk nauda. Es gribu ziedoties. Mēs kaut kādā ziņā esam, nevis ideālistas, bet, kā lai pasaka, ir pietiekoši daudz vietas Rīgā, kur tu var dabūt friškus. Tā kā ļoti daudz vietas. Un nav pārāk daudz vietas, kur tu var dabūt paštaisītus biezpienu plācnīšus, kurus 70% no tā plācnīša ir biezpiens, nevis milti. Vai pašvārītu ievārījumu, kur ir maz cukurs. Attiecīgi, mēs palikām pie šīs idejas tā jums dēļ, ka mums pašām visām ir bērni, un mēs gribam, lai bērni ēd to, ko mēs gribētu dot saviem bērniem. Tieši tik vienkārši. Un ļoti daudz pie mums nāk bieži, ir tīpaši ar, tev pašai meitiņi, tu zini, ka līdz tam 1,5 gada vecumam ir kaut kāds posms, ka tas bērns jau ir palicis lielāks, un tev gribas sākt atkal socializēties un iet. Un mums ļoti daudz ir tās mammas, kas nāk jau ar tādiem maziem ēdājiem, un mēs esam drausmīgi lepni par to, ka tā mūsu kafejnīca ir viņiem pirmā kafejnīca, kur viņi ēd tur, makarons, fine, bet klāt tur ir labs siers no Šveices, laba mērce, vai tāpat frikadeļu zupiņu. Tas produkts ir labs. Es neesmu pret friškām. Nē. Tādas lietas ēd arī pelmeņas, ēd arī mani bērni, bet, tā kā, ja tas ir tāds vairums, tad tas varbūt nav labi. Respektīvi, ikdienā tā nevajadzētu ēst. Mēs tomēr esam ikdienas kafejnīca. Labi, tad par tiem ēšanas pāredumiem bērniem, ja mēs sākām iedziļināties šajā tēmā. Lūdzu, nepras, ko ēd mani bērni. Nē, es nejautāšu. Nojaušu, ka visu, jā. Nav stingrā izlieguma. Bet tas bērni to frikadeļu zupu nēd tāpēc, ka viņam vienkārši viņa nav taisīta, vai tāpēc, ka viņam viņa tiešām negaršo. Kā varbūt tev ir izkristalizējies tas viedoklis strādājot arī kafejnīcā, jo, ja jums būtu frī kartupeļi, tad jau viņi arī ēstos frī kartupeļus, bet redz, ja biezvien plācnīši nav, tā kā kaut kāda sliktā alternatīva, tad viņi izrādās arī ētos biezvien plācnīši. Tas jautājums tātad, daudz vecāku droši vien teiks, man bērni neēd biezvien plācnīši, man bērni neēd frikadeļu zupu. Tā kā, ko man darīt? Neēd. Kāpēc viņi neēd? Tas, ko es pati savā virtuvē mājās esmu pieredzējis, ka bērni izmanto ēdienu kā tādu protesta manifestu. Margaretai ir 3 gadi, un viņai ir tagad protesta laiks. Viņa vienkārši principi pēc neēdīs neko, ko es viņai uzlikšu uz galda. Viss. Un es aiziešu uz baniju, un viņa ēdīs. Kaut vai tas būs tas pats plācenīts. Stāsts ir, man liekas, par to.
Mēs mūsdienās ar to, ka mums ir pieejami ļoti daudz produkti, esam palikuši ļoti tā kā lokani, respektīvi. Nu, agrāk tu nepēdi, es nezinu, es atceros savā bērnībā, tu nepēdi, tas ēdiens tu tur stāvēja uz galda vai leduskapī un visu, tu pēc tam gāji un ēdi, un pat, ja tev drusku negaršoja vai nepatika kaut kas, tu viņu apēdi, jo tev gribējās ēst. Mūsdienās, tad, kad tu pasaki, ka tu kaut ko neēdīsi, bet es tev varu piedāvāt to, un vēl var to, un, nu, labi, ja tu neēdi, labi, tad ņem tās friškas, un mēs pārāk ātri, man liekas, tā kā salūstam šiem te bērnu untumiem. Tāpēc, ka nav jau laika. Nu jā, nav laika vai nav enerģijas vai kas, un jā. Un tad tas ieteikums vienkārši būtu dot to frikadēļu zupu, jā? Nu, vienkārši tā kā neatkāpties. Viens no iemesliem, kādēļ es uztaisīju bērnu kulinārijas grāmatu, ir daļa tā, ka, manuprāt, bērniem ir vieta virtuvē, tā kā es saprotu, ka mums ir steidzīgs laikmets, es to ļoti labi apzinos, bet, nu, reizi nedēļā var atrast kādu periodu, kad bērnam var atļaut pašnakarēties pa virtuvi, palīdzēt sagriezt, palīdzēt izdomāt kaut kādus, nezinu, ēdienus, ko viņš grib pagatavot. Nu, piedāvā viņam sagriezt to frikadeļu zupu. Varbūt viņam patīk tās frikadeļas sarulēt. Labi, meitenēm parasti ir gaļa, bet, nezinu, tur, nu, bišķiņ kreatīvākiem jābūt ir uz šo, jo tajā brīdī, kad tu to bērnu iesaisti, tad viņam arī parādās kaut kāda interese. Man vecākā meita ir nu, tā kā viskonservatīvākais cilvēks uz ēšanu pasaulē. Ja tu pieliks pa daudz sāli, viņa neēdīs, jo viņa vienkārši jūt. Viņa jūt, vai es esmu pielikusi vienu vai citu ražotāju sieru klāt. Viņai ir ļoti izteiksmīgs garšs kārpņas. Tur domāju, ka ja viņi gribētu kādreiz būt kaut ēdienu degustators vai vīnzins vai strādāt kaut kur, kur ir tieši šī tā nepieciešama tā oža, īpašā viņai būtu viņas karjera. Jo viņi var pateikt, ja ir kaut kādi drusciņi pipari pielikti. Un man no sākuma likās, ka jākstās, bet nu, tā ir tam bērnam. Bet attiecīgi tajā brīdī, kad viņu piedāvā drusciņi iesaistīties, viņš vismaz pamēģinās pagaršot. Vai nu, jā, tā ir man kaut kāda tāda politika. Es saprotu arī mammas, kurām jau ir līdz šitajienai un augstāk. Bet varbūt tad, jā, nu es nezinu, ko. Es saprotu, kur tā problēma, jo tad jāatnāk uz manī kičenu, tad pēkšņi tie bērni ēd, tad mēs uztaisam to recepti, tad tu mājās var teikt, bet tā taču ir tā recepte, ko tu ēdi kafēnīcā, un tad to bērnu var Jā, bet par to gatavošanu mājās, nu, tu zini, kā izskatās tā virtuve, ka tas bērns tur gatavoja, tur viss būs mildīgi. Tā ir man pēc manis izstās tāpat. Skaidrs. Nu, vismaz man tā ir tā lielākā grūtība, ka es ja vēl kalpu tāds, labi, ja es piedāvāšu, ka mēs cepsim tos cepumus kopā, tad man ir jārēķinās, ka šeit viss būs netīrs, man pēc tam vajadzēs 2 reizes vairāk laika to visu novākt, bet bērnam būs prieks, viņam varbūt gribēsies pagaršot to visu un iesaistīties arī nākamreiz. Nu, vienkārši laikam ir jāatlaiž tie groži un vienkārši jāļauj vairāk izpausties, vai ne? Nu jā. Un patiesībā jau tas ir kaut kas, ko es ar bērniem jau aizšāvus bišķi greizi, ar otro man iet bišķi labāk, bet arī tā novākšana patiesībā ir bērna pienākums kaut kādā ziņā. Nu, tu jau tad, kad tu gatavojies, tu jau pēc tam novāc, vai ne? Jā. Nu jā, kāpēc mēs sagaidām, ka tam bērns viņš var aizskat spēlēties? Nē, iedod viņam pušamo ar ūdeni iekšā, lai viņš šrubē. Nu, tā kā šobrīd, ir tīpaši kā darba devējiem, es saskaros ar to, ka ir ārkārtīgi daudz bērni un jaunieši, kas, es atļaušos teikt, nerubīja fišku, kas vispār ir jādara, jo viņiem viss ir izdarīts priekšā agrāk. Nu, tā kā, nu, tas ir vienkārši tā kā unikāli. Un es arī meistaraklasēs esmu sastapusies arī ar pieaugušākiem cilvēkiem, kur nevar bez mazai maizi sagriezt, jo viņi nesaprot. Viņiem vienmēr ir bijusi jau sagriezta maize. Un viņš nezina, kādu nazi labāk ņemt, lai to maizi sagriezt. Attiecīgi, tas ir jāliek saknītē iekšā. Jā. Jāpērk tev grāmatu, man pirmā pavāra grāmata. Jā, nav vairs daudz. Un tad kopā jāgatavo. Tā, Anna, pieskarsimies tagad tēmai. Skarbākai, tu zini jau, par ko mēs runāsim, jo es zinu, ka tev arī par šo viedokli. Mēs pēdējos podkāstos ar vairākiem pavāriem par to runājam. Un tā tēma ir sieviete virtuvē. Vai ir vieta sievietei virtuvē. Un es nerunāju par mājas virtuvi, es runāju tagad par profesionālo darbību, par virtuvi, un tu pati esi kafejnīcas tajā procesā iekšā. Un padalies, kāda tev ir sajūta par to,
kāpēc varbūt Latvijā ir tik maz sieviešu šajā industrijā, un kāpēc tas tā ir, un tu tad pat laikā esi tajā visā, un vai tā zelta atslēga ir tāpēc, ka jūs, tā kā tie pienākumi ir sadalīti uz 5, un tāpēc ir nedaudz vieglāk, vai tā īsti nav saistība ar to? Tad jautājums ir, kurš ir labāks pavārs, sievietes vai vīrieši? Jātājums, kāpēc es gribētu, lai man šis jautājums tiek uzdots tieši tāpatās. Labi, pēc tam būs šis jautājums, bet sākumā, kāpēc ir tik maz sieviešu virtuvē? Es restorānos, gribētu teikt, ka sievietēm ir augstāka pašcieņa. Vai ne? Es tev varu paprasīt, tu gribētu strādāt virtuvē? Nē. Kāpēc? Tas ir hardcore, es nevarētu to visu panest, laikam. Hardcore, ko ir radījuši vīrieši. Iespējams. Varbūt, jā. Jā. Es esmu pati pastrādājusi kafejnīcās, kontorijās. Mans vislielākais pārsteigums bijis nonāca vienā restorānā, kas pirms entajiem gadiem skaitījās nenormāli uzlacošs, un tur arī Mišelinā strādājis šefpavārs. Es aizgāju, un man jau bija pieredze kontoriem, man bija jāuztaisa tur kaut kāda crème brûlée vai kas, un man vienkārši sāka lamāt. Man nav iedota konkrēti vispār darba uzdevumu vai cikos, kam ir jābūt gatavam, bet man sāk lamāt par to, ka kaut kas nav izdarīts. Un es domāju, ok, un nevis tā adekvāti lamāt, bet piecstāvīgos lamvārdos. Es pēc tos savas maiņas aizgāju pie tā pavāra, pateicu, paldies, es rītā nenākšu, šis nav pieņemami. Viņš man tur nosauc vēl 50 lamvārdus. Wow. Ar to arī mana pieredze tika kārtīgi sagrauta, un es domāju, ka mēs jau dzirdam apkārt, ka šāda virtuves vide ir pilnīgi ok. Attiecīgi, tas ir iemesls, kādēļ ir tik daudz, piemēram, konditoru, kas strādā individuāli, arī pavāri, kas izdomā, ka viņi tomēr gribētu kaut ko savu, kaut ko vienkārši maziņu, kur viņi paši ir atbildīgi, kur viņiem nevar būt šī toksiskā vide, kur viņiem kāds brēts vai kur ir neadekvāts darba stundas, kur tu atnāc, 6 no rīta un ej mājās 12 naktī. Attiecīgi, manuprāt, atbildot uz šo jautājumu, kāpēc sievietes nav virtuvē, jo sievietēm ir augstāka pašcieņa attiecībā uz šiem jautājumiem. Man liekas, ka tas nav nevienam cilvēkam jāiztur. Un no tā arī izriet tas jautājums, kāpēc labākie pavāri ir vīrieši. Tāpēc, ka sievietes vienkārši nav virtuvē. Tas ir tā radies vēsturiski. Ja vēl 80. 90. gados sieviete bija mājas, tā kā galponi, būsim reāli. Jā. Tas bija sievietes darbiņš, jo viņai ir šīs dabiskās spējas gatavot mājās ēdienu un parūpēties par bērniem. Tāda, man liekas, es gribētu teikt, ka šis ir lūzuma punkts visā pasaulē. Ir īpaši Nomas šis lielais skandāls, kas beidzot izgaismo, cik toksiski ir viss tā restorānu vide kopumā, ka praktikantiem nemaksā, ka tiek daudz par daudz sagaidīts no konkrētā darbinieka. Ja man kāds saka, jā, bet tā tas ir, es tam nepiekrītu, jo man 4 gadus ir pierādījums, ka tas tā nav un ka tam tā nav jābūt. Man ir darbs, uz kuru es aizēju 7:30 un 5 es eju mājās. Es varu paspēt satikt savus bērnus, es varu paspēt izpriecāties par savu profesiju, par to, ka es dienā varu noservēt vienu pati 200 pāri šķīvjus. Attiecīgi piepildīt šo savu sapni par to, ka es gribu būt pavārs vai šefpavārs vai vienalga, tam nav vajadzīgs kaut kāds konkrēts nosaukums, bet tāpat laikā nesadegt, redzēt savu ģimeni, vīru, vispārējo. Attiecīgi, jā, tāds es jūtos labi par to, ko es esmu izveidojusi. Es gribētu teikt, ka vispār mūsu restorāns ir kā tāds ledlauzis šajā vidē kopumā, jo vēl nesen, tagad tas arī ir mainījies, bet es atceros, ka es agrāk strādājot dažādās vietās algu saņemt tikai vienīgi aploksnē.
Attiecīgi, mūsu vidē nav iespējams uztaisīt arotbiedrību, piemēram, kas cīnītos par cilvēku darba laikiem, algām, vispārējo, ja viss notiek pilnīgā undergroundā. Un tas arī tāds vēsturiski iemesls, kāpēc varbūt ir tik smagi, grūti tā senākā vide bijusi. Es domāju, ka tagad lietas mainās. Un arī mainās gan sievietes, gan vīrieši. Sievietes vairāk varbūt tās šobrīd redz sevi, ka viņas varētu aiziet īstenot šo savu profesiju, sapni, ka viņas grib būt pavāri, bet pēc tam nezaudēt, piemēram, šo te darbu, pēc tam, ka viņas, piemēram, 1,5 gadu ir bijušas dekrētā. Šobrīd parādās arī, zinu, ka Dānijā, Somijā šie te vīriešu dekrēti, kur vīrietis drīkst iet dekrētā arī uz tikpat ilgu laiku. Attiecīgi, arī tas ļoti, ļoti ietekmēs to, un es ticu, ka sievietes parādīsies virtuvē aizvien vairāk un vairāk un vairāk, un būs beidzot vienlīdzība. Bet tā nešķiet, ka tur ir arī sakars nedaudz ar to, kāda veida tā ēdināšanas iestāde ir, vai tas ir fine dining restorāns, vai tā ir kafejnīca. Jūs pilnīgi jūt, kā un pakausī kāds tā kā pavārs teikt, jā, aizēju uz fine dining pastrādāt, tur to vienkārši ir 3 kārtu ēdienas, tur visam laicīgi. Atvainojos, man nāk 3-gadīgi bērni, kuriem ēdienu vajag tā kā jau vakar uz galda. Arī faktiski pār, jā. Labi, es smējos. Varbūt tos drastiskos noteikumus rada tie konkrētie apstākļi, tas apjoms, kas ir jānodrošina virtuvei, tas sadalījums tiem cilvēkiem, ka tur ir, tās atbildības ir, nezinu, kaut kā konkrētāks, tā ka tu esi tā kā varbūt pārvalda viens par visu, varbūt tad ir kaut kā citādāk. Es nezinu, es tagad skaļi domāju. Es domāju, ka tas ir vienkārši iestrādājies vēsturiski, ka vīrieši to var vairāk tā kā izturēt un mūsu tēvi, vectēvi, es domāju, ka tas ir pilnīgi jebkurā lielvalstī, Vācijā, Francijā, Anglijā, Amerikā, visur ir bijuši tie vīrieši, kas ir gājuši kārot, kas nav bijuši mājās, sievietes ir bijušas mājās ar bērniem, vienmēr tas tā ir iestrādājis, un vīrieši ir bijuši šie cietēji, kuriem ir jāiztur tur smagās stundas rūpnīcā, karā, tur virtuvē, un tas ir tik tālu kultivējies, ka viņi vairs nemāk arī mūsdienās bez tā iztikt. Tu vari uztaisīt milzu banketu 700 cilvēkiem bez milzīgas panikas, drāmas un stresa. Tāpat tu vari novadīt servisu bez stresa. Un manā virtuvē strādā tikai sievietes. Nav tā, ka tur būtu drāmas galā, vai tur, es nezinu, kāds raudāt, tāpēc, ka viņai mēneša reizes ir, vai es nezinu, vai pēkšņi garšu kārpiņas būtu mainījušās, jā, jo, es atvainojos, tas ir tik ņirdzīgi, Bet arī šis ir tā kā interesants ienāks. Es nebiju neko tā dzirdējis, un es nesaku nē, jā, bet varbūt tas arī ir viens no iemesliem. Es nezinu, iespējams, bet iespējams problēma ir arī tajā, ko Reinis teica, ka tur nav, ka viņš saka, ka tur nav laika, viss slikti, un es viņam arī jautāju, vai tad tas ir normāli, tas ir par ēdienu, kas ir bauda. Jā. Man vienā brīdī liekas, kaut kas tur neiet kopā, nav pareizi, kāpēc ir jāvēl tajās virtuves aizklausēs tik sliktai enerģijai, un pēc tam jāiznes tas ēdiens, skatieties, priecājieties, vai ne? Un tas ir arī iemesls, kādēļ šim te fine diningam būs liels noriets. Es nesaku, ka viņš pazudīs vispār, bet, ka tas pazudīs, bet es uzskatu, ka fine dinings ir tur tiek tas ir pārāk sarežģīti. Tā kā tad cilvēkam būtu jāmaksā, es nezinu, 35 eiro par vienu to zirnīti, jo viņi ir tur kāds izaudzējis tur uz balkonu, tad viņi kāds ir nomizojis. Tā kā, lai tas būtu tāds fair trade, ja, pret visiem darbiniekiem attiecībā pret vidu un visu pārējo. Un to cilvēku vairs nevar atļauties, un arī negrib atļauties, jo tas liekas tā kā neloģiski mūsdienās. Un es piekrītu šim te apgalvojumam. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc es neeju uz fine dining, jo man liekas, tā kā it's too much. Es gribu paēst garšīgi vienkārši ēdienu, kur kāds ir pagatavojis ar mīlestību, nevis kur tu zini, ka tur aizkulisēs kādam ir mests ar dvieli, vai kāds ir nosaukts par idioti, kurš kaut ko nevar paspēt, un tā kā paldies. Un to var just skaidrs gatavots mīlestību? Nē, ar daudz sviestu var aizmālēt visu kaut ko. Bet gan jau, ka jā. Kaut kādā brīdī noteikti, ka var. Varbūt ne gluži, varbūt tajā ēdienā, bet kaut kā tajā atmosfērā. Atmosfēru, es domāju, ka var just, jā.
Mūsdienās arī, tu ieej restorānā, kur tev viesmīlis ir tāds, ka viņam būtu štoks, tu arī domā, ka tu nezini pats, kā izturēties, vai būt ārkārtīgi lietišķi ar to viesmīli, vai tas mums vairs nedod tādu baigo gandarījumu. Man liekas, mēs esam pilnīgi cita tā kā paudze. Anna, tu esi, man liekas, arī tāds multitasking cilvēks, kas dara visu kaut ko. Strādā kafejnīcā, esi māma 2 bērniem, sieva, mājās kaut ko dara. Es arī internetu vidē atpazīstama un tā kā influencer un visu kaut ko dari. Un es aizdomājos par to, vai nav grūti šajā laikmetā, kad viss notiek tik ātri un ir arī tas spiediens savā ziņā uzlikts, jo to esi tā kā zinām, un tu nevari vienkārši, vairs neko nedarīt, tā kā arī tajā internetu vidē. Kā tu jūties šajā amploā kā influencer? Vai tev ir svarīgi tā kā to attīstīt, vai tas nāk kaut kā dabiski, vai tev nav tā spiediena sajūta, ka tev visu laiku kaut kas ir jāizdomā, ka tev jābūt radošai, ka tev jābūt super interesantai un jātaisa kaut kāds jauns radošs saturs ar ēdienu, bez ēdienu. Kā tu jūties šajā visā? Es jūtos kā būmers. Es tiešām jūtos kā būmers, man liekas, ka, lai tie jaunie skrien. Es pat nespēju izsakot līdz kādām jaunām aplikācijām vai Instagram kaut kādiem updateiem, man liekas tā kā way too hard. Es neesmu nekad sev uzlikusi to, ka man tas ir jādara līdz dzīves galam. Attiecīgi, un tāpat laikā es pirms tam minēju to personības jautājumu, es uzskatu, ka vēl aizvien zīmoli, kas izvēlās ar mani sadarboties, to dara nevis tāpēc, ka es varu kādu labu receptu izdomāt vai vēl kaut ko, bet dēļ tās personības un to jau man nevar neviens Instagrams vai kaut kāds jauns aplikācijas atņemt. Attiecīgi, šobrīd man liekas, ka visi tie mani izaicinājumi nāk tieši tādā ritmā, lai es varētu visu pagūt. Jo, kā jau minēju, man vairs nav 20 un jaunības maksimālisms. Attiecīgi, es nestresoju par to, ka man ir mazāk laiks tiek pavadīts Instagramā vai, jā. Bet vai tev šķiet, influenceri Latvijā tiešām ietekmē cilvēkus? Kāds tas burtiskais tulkojums, kad viņi ir tie ietekmeļi? Vai tas ir tikai tāds, biznes, ka tie sekotāji ir jāsavāc, lai tu varētu vienkārši pelnīt savu naudu, vai īstenībā to saturu tiešām ietekmē? Un tad kāda ir tā tava atbildība šajā visā vidē? Vai tu tā kā jūties par kaut ko tā kā atbildīgi, ka tev ir jānodod kaut kāda informācija saviem sekotājiem? Man liekas, ka īsts influencers ietekmelis mūsdienās tas nav vairāk tikai par tavu kaut kādu sfēru, ka mūsdienās, lai tevi tiešām tā kā izvēlētos un respektētu, tev ir jārunā arī par ļoti svarīgiem sadzīviskiem jautājumiem. Šajā gadījumā es domāju, ka tā ir politika. Tu nevari vairs būt tā kā neitrāls. Mūsdienās ir jārunā par nezinu, tā kā es nevaru pat iztēloties, kas notikt, ja es, piemēram, Instagramā ierakstītu, ka es uzskatu, ka abas puses ir vainīgas pie Ukrainas kara. Man tur vienkārši tā kā nolinčot, bet cilvēki man seko, jo viņi zina, ka es atbalstu Praidu, ka man ir pareizā nostāja Ukrainas jautājumā. Tā kā par šādiem lieliem jautājumiem, man liekas, ir svarīgi, ka tev ir viedoklis. Ja tu esi vienkārši ar kaut ko dalies, tad kāda jēga kaut kādā ziņā no tā dienas beigās. Jo, man liekas, mēs dzīvojam šīs pasaules, un ir, tā mūsu ikdiena ir bišķiņ vairāk par to, kas mums ir tikai uz šķīvi, vai ko mēs liekam uz sejas. Mēs nevaram būt tādi ļoti šauri domājoši mūsdienās vairāk. Jā, un kaut vai par to pašu, globālo sasilšanu vai atkritumu šķirošanu. Tā jau arī kaut kādā ziņā ir politika. Jā, tā kā, manuprāt, lai tavu saturu tu atšķirtu no kaut kāda vienkārši mākslīgā intelekta ģenerētam, tev ir jābūt klāt šai te šķautnei. Jā, personībai. Tad tev šķiet, ka tu ietekmē cilvēks kaut kā ar savu saturu. Nav tā, ka tu vienkārši uztais kaut ko for fun, bet ka tu domā par to, lai tas, ko tu publicē, dod kaut kādu pievienoto vērtību cilvēkiem, ja? Jā. Kādreiz sanāk jau arī kaut kas pilnīgi bezjēdzīgs, bet
Vieglu saturu arī mums vajag. Nu, tas neizslēdz viens otru. Jā. Labi, tad es vēl gribēju dzirdēt tavu viedokli par to. Tagad par ēdienu influenceri, man liekas, var kļūt jebkurš. Jā. Nu, tā kā uztaisi savu profilu tik tā kā, jo smieklīgāk, jo labāk, un tu vari kļūt par ēdienu influenceri, pat ja tu par ēdienu vispār neko nesaproti. Nu, būsim reāli, tāds ir. Kā tu jūties šajā visā, vai tas tev nekaitina, ka tas veido kaut kādā ziņā arī tev konkurenci? Bet es jau arī biju tāda. Domāju, es nekaitināju lapsu tajā brīdī, kad es sāku cept kūkas un dalīties ar brownie receptēm. Es domāju, ka cik tas sanāk gadus atpakaļ 15 aptuveni. Es domāju, ka tajā laikā blogeri tieši tāpatās kaitināja, tikai tā bija cita platforma. Un, varbūt bija bišķiņ mazāk tas tieši tajā ēdienā šie te, bet visu laiku ir bijuši cilvēki, kas ceļo un dalās ar visām smukām bildēm un saviem stāstiem ēdienu, kosmētiku. Tieši tas pats, es domāju, ka arī, ka šīs sfēras ir jautājums, kā tu, ja tu esi šis jomas profesionāls, kā tu atšķiries. Varbūt tas jaunais cilvēks pēkšņi zina kaut ko tādu, ko tu nezini. Vai ko tu neesi paspējis atrast vēl kādu informāciju. Tas arī pilnīgi. Man liekas, ka konkurence ir ļoti laba lieta. Jā, bet man liekas, mūsdienās tā problēma arī tā, ka dominē tās skaistās bildes un tā garša. Šajā gadījumā, ja mēs runājam par ēdienu, ka tā garša paliek sekundāra, un tad cilvēki pavelkās līdzi kaut kādiem trendiem dēļ tās smukuma, dēļ kaut kādas tās estētikas. Vienalga, vai tā būtu kafejns, vai tā būtu kaut kāda vieta, kaut kāds produkts, ko tirgo, un ka visiem tas tā kā liekas kaut kas superīgs. Bet īstenībā, vismaz es dažreiz to saskaros, ka man liekas, jā, labi, es arī aiziešu aizēju, un man tāds, par ko ir šis cepiens, vai šis ir, šis cilvēkiem tiešām liekas super garšīgi, tad es dažreiz nesaprotu, kādā pasaulē es dzīvoju. Pēdējais trends bija tā Japāņu sierkūka, kur jogurtā vienkārši cepums sasprāv. Es pat nepamēģināju, es arī jo es saprotu, kāds garšos, jā, es nezinu, man nav tāda komentāra. Man liekas, tas tā vienkārši ir un būs, un ir cilvēki, kuriem nav laba garšu izjūta, kuriem liekas, ka parasts pliekans vai, es nezinu, jogurts, kurā tu ieliec cepums, ka tā ir sierkūka. Tu viņus nepārliecinās. Nē, varbūt tu viņus, tad, šī ir interesants šķautni. Varbūt tad tev ir jāizdomā, kā viņus pārliecināt, ka tas ir tā kā negaršīgi, bet kur tev ir īsti sierkūks recepti. Attiecīgi, man liekas, no jebkuras šādas lietas var izzīst kaut kādu ideju sev. Man vienkārši pēdējā laikā ir tāds sajūta, ka cilvēki kaut kādas tādas īstas vērtības vai kaut kādas pārbaudītas lietas vai kaut kādu kvalitatīvu saturu, vienalga, par ko mēs šobrīd runājam, noliek tā kā maliņā un priekšroku dot kaut kam ātram, viegli iegūstamam, kas kaut kam trendīgam, stilīgam, kas īstenībā nav līdz galam tavs, bet tu tam dod priekšroku tikai tāpēc, tas tagad ir aktuāli vai es sapratu to man domu, ka man, piemēram, grūti ar šo ir, arī strādājot ikdienā. Mēs atkal varam piesaukt to pašu politiku. Šobrīd uzvar tas, kurš bļauj skaļāk. Tur neko nevar izdarīt. Šobrīd mūsu paaudzes, kas šobrīd ir uz pasaules, nav pārāk, varbūt, es nezinu, inteliģents vai gudrs, vai, es nezinu, tāpēc varbūt tai pārējai daļai vajadzētu tā kā domāt, kā mēs varam vairāk tikt pie šiem cilvēkiem klāt, pie šiem te neapdomīgajiem. Es domāju, tā ir tāda globāla lieta. Jā. TikToks nav piedzimis Latvijā, vai ne? Latvija tikai nokopē visu, ko viņi tur ieraug. Tādā ziņā. Jā. Šajā kontekstā es atcerējos, tev bija pieredze satikties ar Jamie Oliveru. Dievs, jā. Un tā, man liekas, ir tāda kvalitātes zīme. Es domāju, kā viņš notur to kvalitāti. Man tā vismaz liekas, ka joprojām viņš ir vienādības zīme ar kaut kādā veidā, ar kaut kādu kvalitatīvu saturu, nevis kaut ko lētu, ātru, kā tik ātrāk nopelnīt. Kāda tev bija vispār šī pieredze satikt Jamie Oliveru? Es zinu, ka viņš arī turēja rokās tev grāmatu. Un, jā, kāds bija tās sajūtas toreiz? Tas bija kaut kas vispār pilnīgi kosmisks, jo, tu jūti, man ir ļoti svarīga morāla. Man bija ārkārtīgi baila
par to, ka es ieraudzīšu viņu un, ka es redzēšu, ka viņš uzbļauj kādam darbiniekam, vai ka viņš ir nelaipns, vai ka viņš ir tā kā īstenībā kamerā pasmaid, bet patiesībā viņam neviens neinteresē no tiem cilvēkiem, kas ir apkārt. Es reāli gāju uz to pasākumu ar trīcošām rokām, kājām, man bija bail, tā kā es nezinu, es satiktu kaut kādu Anglijas karalieni. Bail vilties tev bija. Jā. Tas bija kaut kas absolūti fenomenāls, jo es laikam neesmu satikusi dzīvē pārāk daudz cilvēkus, kuri ir tik ļoti šeit un tagad, kā viņš, kurš tik ļoti tiešām respektē visu, kas viņam ir apkārt. Tā skaitā visus tos influencers, kas tur bija, mēs bijām ap 40 cilvēkiem. Viņš pie katra cilvēka piegāja un minūti vai divas pastāvēja un pajautāja, no kurienes tu esi. Es zinu Latviju, tas ir blakus Igaunijai. Jo viņš bija Igaunijā. Tā kā, nevis vienkārši blā, 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 bet viņš dzirdava atbildi. Un tas, man liekas, ir kaut kas absolūti fenomenāls. Zini kā, domas par viņu dalās daļa tā, ka viņam tur ir bijuši restorānu skandāli, viņš ir aizvērs tur ar milzīgiem mīnusiem, UTT, ka viņš ir tikai šovu pavārs. Bet man liekas, ka tas, ko viņš ir iedevis pasaulē, ir tieši to savu personības enerģiju, kas iet caur to ēdienu. Protams, ka visas tās receptes tu nevari mājās uztaisīt 15 minūtēs, bet tā ideja, ka tu kaut ko varētu mainīt savā ikdienā un nevis aiziet uz vietējo burgeru vietu katru vakaru un atnest bērniem ēdienu friškas, bet vismaz drusciņi pamēģināt kaut ko mājās, jo rekur tas tiešām ir ātri uztaisāms. Tas, man liekas, ir absolūti fenomenāli. Tiešām fenomenāli. Un es redzu, tagad arī vērojot viņu sociālos tīklos, viņš tiešām darbojās ar milzīgu jaudu, un es redzēju iemeslu, kas ļauj viņam to visu darīt. Attiecīgi, viņam ir superīga komanda. Mēs bijām viņa headquarters, kur ir visas tās studijas un viss pārējais. Viņam ir tur, es vienkārši skatījos pēc telpām, tur ir režisors tāds, telpa tam un tam, tur ir nenormālākā struktūra, sistēma visam, un jā, tas ir, es domāju, galvenais iemesls, ka viņam ir riktīgi aizmuguri, ka viņš var to visu izdarīt. Jā, tur citi apjomi, cits apgrieziens vispār. Tas grāmatas, cik viņiem miljonos tur tirgojas, man liekas, to vispār varētu pārbaudīt, bet man liekas, ka viņš ir tā kā tirgotākais autors no Lielbritānijas, kas ir tā kā ārzemēs izdevis savus grāmatas. Ko viņš teica par tavu grāmatu? Viņš man uzdāvināja savu dēlu grāmatu. Viņa dēla grāmata, man liekas, iznāca neilgi pēc šīs bērnu pavāra grāmatas, vai tieši pirms. Jā, mēs dabūjām badīgu grāmatu, es aizvedu Hannai. Un es viņam ierakstīju tādu ļoti personisku zīmīti iekšā, jo tad, kad es sāku gatavot un mācīties gatavot, tad tas bija pateicoties tam, ka pa televizoru rādīja viņu šovus, un viņus varēja arī tur DC++ nolādēt un skatīties. Un man patika tas viņa vieglums, ka viņš visu it kā sarežģīto tev parāda, ka tas ir iespējams. Attiecīgi, to es arī ierakstīju, un jā. Tā kā tas bija saviļņojoši. Skaists atmiņas, vai ne? Ļoti. Noslēgumā jautājums, ko es uzdodu visiem, ja tev jāizvēlās viens cilvēks, ar kur tu gribētu aiziet vakariņās, kurš cilvēks tas būtu? Ar kurus gribētu aiziet vakariņās? No jebkurienes. Pats pēkšņi aizmirst viņas uzvārdu. Man ļoti slikti ar slavenību. Tā var arī nebūt slavenība. Pirmkārt, es varētu gribēt aiziet vakariņās savu vīru. Tas būtu kā numur 1. Bet ja viņš netiktu, tad Jimmy Kimmel. Ko tu gribētu ar viņu aiziet? Uz kaut kādu tādu street foodiņu aiziet. Tā vienkārši. Jā. Es teikšu, lai random. Paldies tev, Anna, par šo sarunu. Man liekas, bija ļoti interesanti un bija parādījies kaut kādas dažas jaunas šķautas man arī par tevi, kā par personību. Ļoti jauki. Paldies tev un tev pateicībā neliela dāvaniņa. Es ceru, ka tā nav no grāmata. Man mīļākā veikaliņa. Paldies. Ākins Kalntirgu. Nav reklāma, neviens nemaksā. Paldies tev, Anna. Paldies. Tiekamies.